Šis ir stingrs brīdinājums un sarkanā līnija noziedzniekiem, kuri uzbruka Irānas degvielas un enerģētikas infrastruktūrai dienvidos. Šīs rīcības dēļ uzbrukuma izcelsmes vietas, degvielas, enerģijas un gāzes infrastruktūra tiks sadedzināta un pārvērsta pelnos. Pirmajā izdalībā mēs paziņojam amerikāņu noziedznieku gļēvajai un agresīvajai armijai, kā arī cionistu režīmam, kas ir mežonīgs un bērnu slepkava. Jums nāksies mest savus karavīrus jūrā un zaudēt visu savu cieņu. Jūsu komandieru un karavīru kakli ir zem islāma kaujinieku zābakiem. Stratēģiskā apjukuma apstākļos kaujas lauka realitāte ir skaidra. Domājiet par ārkārtējiem notikumiem. Jūs atnācāt ar uzvaras scenāriju, bet tagad slepenās un pazemes kara telpās meklējiet veidu, kā nodrošināt pašu izdzīvošanu. Jūsu augstprātības ēra ir galā. Jūsu vienīgais glābiņš, lai izbēgtu no Irānas satriecošo operāciju triecieniem. Spēcīgi ir pamest reģionu vai izvēlēties nāvi, jo uzvara ir tikai no Dieva, varenā, gudrā. Apskatīsim jaunākās ziņas par situāciju tuvajos austrumos. Tā ir ziņa sociālajos tīklos, ko sniegus Associated Press, un tajā teikts sekojošais. Steidzami. Izraela apgalvo, ka Irānas izlūkdienesta ministrs Ismails Hatibs ir nogalināts. Tādas ziņas ir no Associated Press. Viņi saka sekojošo. Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kats paziņoja par to šodien, trešdien, tātad agrāk šodien, un patiesībā tikai pirms dažām minūtēm. Hatiba slepkavība notika pēc augsta ranga Irānas drošības amatpersonu Ali Laridžāni, revolucionārās gvardes un bazidži vadītāju nogalināšanas. Izraēlas aizsardzības ministrs Kats paziņoja, ka šodien visās frontēs gaidām būtiski pārsteigumi. Zevaiks, ASV finanšu ministrija, kas 2022. gadā noteica sankcijas Hatibam par iesaisti kiberuzbrukumos pret ASV un sabiedrotajiem. Viņš norādīja savu dzimšanas gadu kā 1960. vai 61. Viņš teica, ka Hatibs dzimis Irānas dienvidu provincē un ka Hatibs, citēju, vada vairākus kiberdraudu aģentu tīklus, kas iesaistīti kiberspiegošanā un izpirkuma uzbrukumos. Atbalstot Irānas politiskos mērķus, vēlreiz saskaņā ar ASV finanšu ministrijas teikto, ministrija izsludināja jaunu sankciju kārtu. Irānas izlūkošanas ministrija, viens no galvenajiem Irānas drošības dienestiem, ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Ir daudz par ko runāt. Turpinot sarunu trešdien, mums pievienosies Jonatans Sajas. Viņš ir Irānas programmas analītiķis Demokrātiju aizsardzības fondā. Labrīt, Jonatan! Labrīt, ir lieliski būt kopā ar jums. Paldies, ka piedalījāties. Šī ziņa izplatīta pirms dažām minūtēm. Lūdzu, izskaidrojiet skatītājiem šīs slepkavības ietekmi. Tālāk runāsim par citām augsta ranga Irānas amatpersonām, kas nogalinātas pēdējās 24 stundās. Sāksim ar Irānas izlūkdienesta ministra slepkavību. Tas noteikti ir nozīmīgs pavērsiens. Jāanalizē šis slepkavību vilnis dažādos posmos. Sākotnējie soļi tika vērsti uz galveno vadības struktūru, īpaši uz militāro personālu. Tas bija tas, ko mēs redzējām no kara sākuma līdz šim brīdim. Tagad ar izlūkošanas ministru un vēl dažiem cilvēkiem, par kuriem runāsim vēlāk. Mēs saprotam, ka Izraēla koncentrējas uz iekšējo apspiešanu, vēršoties pret ielu protestu traucētājiem. Tātad šķiet, ka viņi atvieglo ceļu, lai protestu un opozīcijas kustība Irānā iegūtu līdzsvarotākas iespējas darboties pret Islāma republiku. Bet, protams, ir iesaistīti daudz vairāk citu komponentu. Ir vieglāk runāt nekā darīt, taču patiesībā Izraēlas darba sadale koncentrējas uz to. ASV likvidē jūras un militāros aktīvus, bet Izraēla koncentrējas uz pilsētu teritorijām, mētiecīgām slepkavībām un represīvo aparātu. Jūs pieminējāt augsta ranga Irānas amatpersonas, tostarp Ali Laridžāni, un runāsim par viņiem un pēdējām ziņām, ko sniedz Izraēlas aizsardzības spēki. Vakar viņš bija augstākās Nacionālās drošības padomes loceklis un režīma līderis. Viņu likvidēja.
Jonatan, parunāsim mazliet vairāk par šīs nāves ietekmi un patiešām, kā tas maina lēmumu pieņemšanas tvērumu. Tagad, neatkarīgi no tā, kurš vada Irānu, Vai jums ir taisnība ieviest zināmu neskaidrību par to, kas vada Islāma Republiku? Īsā atbilde varētu būt neviens vai arī komiteja no dažiem cilvēkiem, bet tas pats par sevi jau parāda, ka nav viena cilvēka, kas vada. Mēs runājām par augstākā līdera dēlu, un nav skaidrs, vai viņš ir dzīvs, spēj valdīt, ievainots vai komā. Bet to sakot, tas patiesībā ir daļa no Irānas Islāma Republikas dienas kārtības vai stratēģijas. Tā tika veidota darbam arī vadības likvidēšanas gadījumā ar izstrādātu ārkārtas plānu. Ja jūs esat vidēja līmeņa virsnieks vai brigādes komandieris vai arī vienkāršs karavīrs ikdienas operācijās, jūs zināt savus uzdevumus neatkarīgi no tā, vai ir augstākais līderis vai Nacionālās drošības padome. Jums jāreģionalizē karš un jāizmanto droni, raķetes uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, Izraēlai, ELF bāzēm. Kad šie krājumi izsīks un spējas zudīs pēc Zeņavas uzbrukumiem, jūs pievērsīsieties iekšienei un atklāsiet uguni pret protestētājiem. Jo galu galā Irānas tauta ir patiesais eksistenciālais drauds. Kas attiecās uz to, kas bija Laridžani, viņš interesanti darīja nedaudz no abiem. Viņš bija viens no arhitektiem, kas organizēja irāņu slaktiņu janvārī. Viņš bija galvenais, kurš izraisīja ap 40,000 neapbruņotu protestētāju nāvi. No otras puses viņš bija arī, kā jūs minējāt, augstākās Nacionālās drošības padomes sekretārs. Tas nozīmē, ka viņš savā amatā bija arī virsnieks. Viņam bija arī cieši saites ar Maskavu. Tas ir vēl viens veids, kā skatīties uz situāciju. Viņa likvidēšana destabilizē pavēlniecību un demoralizē režīma bruņotos spēkus, jo tagad viņi zina, ka nav izējas. Tāpēc uzskatu, ka tas skaidri rāda, slepkavību vilnis turpinās. Izraēla un ASV turpinās vajāt režīma politiskos līderus, tagadnes, pagātnes un nākotnes. apspriedīsim, kurš vēl varētu būt nākamais šo konkrēto mērķu sarakstā. Jonatan, no Irānas maz tiešraides attēlu, bet viens tikko ienāca, vēlos to ātri parādīt. Attēls no Associated Press saistīts ar Ali Laridžani. AP ziņo, ka tās ir bēres augsta ranga Irānas drošības amatpersonai. Šeit izskatās, ka tūkstošiem irāņi iziet ielās vicinot karogus, un atkal īpaši šīm bērēm. Tas mani noved pie nākamā punkta, jo es vēlos runāt par irāņiem kopumā. Šeit šķiet ir jaukta pārraide, iespējams no valsts ziņu aģentūras. Skatieties, daudz cilvēku ir uz ielām. Tikai pirms dažiem mēnešiem mēs runājām par daudziem no šiem protestētājiem, kuri bija tur protestējot pret Irānas režīmu, protestējot pret to, kā valsts tiek pārvaldīta, viņi tika nogalināti par protestēšanu. Bet tagad mēs arī sarunājamies. Mēs saņemam šos attēlus ar tūkstošiem cilvēku, vienas no nogalinātajām amatpersonām bērēs. Kādas sajūtas Irānā un kāda šķelšanās vērojama starp civiliedzīvotājiem šī konflikta laikā? Kurā pusē viņi ir? Un attiecībā uz visiem notikumiem kopš sākotnējiem uzbrukumiem 28. februārī. Nespēja iedomāties citu valsti ar tik lielu plaisu starp varu un tautu. Sarunās ar cilvēkiem valda uzskats, ka Irānas valsti okupējuši ārvalstu islāma spēki. Šī domāšana labi atspoguļo, kā vidējais Irānis uztver šīs parādes un demonstrācijas. Pirmkārt, tas, ko jūs redzat, tiekam demonstrētu plašsaziņas līdzekļos, kas ir saistīti ar Islāma revolucionārās gvardes korpusu, nekādā ziņā acīm redzami neatspoguļo irāņu noskaņojumu. Lielākā daļa demonstrācijas dalībnieku ir no milicijas Basidži, būtībā teroristu grupas FTO, Islāma revolucionārās gvardes korpusa atzars. Un uzaugot Teherānā, atceros, ka jebkura liela notikuma laikā viņi patiešām atveda cilvēkus no citām valsts daļām ar autobusiem. Ja, piemēram, Teherānā notiek bēres, vairums cilvēku, ko redzat, patiesībā nav no šī reģiona. Viņus atved, jo zina, ka viņiem nav pietiekama atbalsta, un viņi vēlas parādīt spēku. Sabiedrisko attiecību ziņā svarīgi to atcerēties. Redzamais neatspoguļo notiekošo. Bet runājot par to, ko domā irāņi, redziet, šī situācija ir tālu no ideālas jebkuram cilvēkam.
Neviens nevēlējās redzēt, ka konflikts eskalējas līdz šādam līmenim. Tomēr Irāņi to joprojām uzskata par karu, ko viņiem uzspiedis režīms. Teherāna nebija godprātīga sarunās, neveica piekāpšanās un reģionalizēja karu, par galveno mērķi izvēloties civilo infrastruktūru. Galu galā Irāņi to tā arī uztver, viņiem nav citas izejas, kā vien turpināt iet uz priekšu. Tas nenozīmē, ka vidusmēra Irānis vēlas režīma maiņu par katru cenu. Ir aspekti, kas varētu atsvešināt sabiedrību, bet līdz tam vēl neesam nonākuši. Kara nogurums rodas ar laiku. Izrēlieši vajā vietējos mēķus un personālu, norādot uz kara pāreju jaunā fāzē ar mazāka mēroga operācijām. Paskatieties, kas nāk no Jeruzalemes. Norādot, ka tie sūtīti Irānas tautai, tas liecina, ka nākamajā nodaļā tie varētu chegando muito rapidamente. Tāpēc mēs parunāsim nedaudz vairāk par dažiem attēliem, kurus mums izdevās iegūt no Irānas. Jonathan, kāds šobrīd ir interneta pārrāvuma, interneta kara un komunikācija bloķēšanas status, ko redzējām protestu sākumā? Interesanti, ka salīdzini šo interneta pārāvumu ar janvāra notikumiem, kas bija ievērojami. Kopš kara sākuma 28. februārī Irāņiem piedzīvots ilgākais interneta pārrāvums. Es salīdzinu pašreizējos attēlus no valsts ar janvāra attēliem. Pat ja janvāra pārāvums ilga apmēram nedēļu, mēs tiešām nesaņēmām nekādu informāciju no Irānas. Netika publicēti nekādi video. Es nevarēju sazināties ne ar vienu uz vietas, bet tagad situācija ir nedaudz citāda. Mēs saņemam informāciju, video, attēlus no Irāņiem uz vietas, kas apstiprina dažus no Centikom un IDF nākušajiem paziņojumiem. Tas pats par sevi jau zināmā mērā norāda, ka iespējams ir bijis kāds ārkārtas rīcības plāns, lai kaut kādā veidā atvieglotu Irāņu saziņu ar ārpasauli. Tas nenozīmē, ka visiem Irānā ir internets, ir ierobežojumi. Daudziem, tostarp maniem tuviniekiem un draugiem, nevar sazinīties. Tomēr informācijas plūsma patiesībā nav līdzīga tai, kāda tā bija janvārī. Tas, manuprāt, norāda, ka iespējams darbojas vairāk Starlink ierīču vai vairāk cilvēku izmanto VPN. Vēl viens interesants faktors – Izraēlas un Ekjemas uzbrukumi Ševā skāra arī cenzūrai atbildīgās ēkas. Viņi ir vājinājuši Irānas Islāma Republikas digitālās represīvās spējas. Tāpat kā ar fiziskajām represijām. Atgriezīsimies pie dažām augsta ranga Irānas amatpersonām, kas tika nogalināts. Šeit vēl viens IDF sociālo tīklu ieraksts. Tās ir jaunākās ziņas, ko vakar sniedzām. Tātad aplenktās vienības komandieris tika likvidēts. IDF mērķēja un likvidēja Golana Reza Soleimani. Tas man noved pie nākamā punkta. Kā jau minēja, daudz šie līderi tiek konsekventi un ātri likvidēti. Pastāvīgi parādās jauni mērķi. Ikdienu ziņo par nogalinātu augsta ranga Irānas amatpersonu. Cik cilvēku ir iesaistīti vadīšanā militārajās operācijās Irānā? Vai tiešām ir tik daudz augsta ranga amatpersonu, vai arī, man jāsaka, tik daudz cilvēku, kurus varētu uzskatīt par Irānas augsta ranga amatpersonām? Ir skaidrs, ka viņu ir daudz, un viņi ātri viens otru nomaina. Teherānas režīms nekad nav bijis viena cilvēka izrāde. Kā Lībija vai Kadāfi, tā tika veidota uz paralēlām institūcijām. Bijušais līderis Hameneģijs seniors panāca, ka galvas nociršana Islāma republikai nebūtu efektīva. Tātad tagad, kā jūs norādījāt, pastāv Irānas Islāma revolucionārā gvarde, pēc tam Basidži, un joprojām ir izlūkošanas aparāts, kas pats par sevi ir diezgan nozīmīgs. Ir parastie bruņotie spēki un politiskā vadība, kas darbojas civilajā un militārajā jomā. Jā, jums taisnība, šiem puišiem ir plašs tīkls. Cits skatījums. Irānā ir 90 miljoni iedzīvotāju, ja runā tikai par skaitļiem. Aplēses atšķiras attiecībā uz režīma atbalstītāju skaitu. Tas ir no 10% līdz 30% no iedzīvotāju skaita, kas joprojām nozīmē miljoniem cilvēku. Tātad, pat samazinot šo miljonu skaitu, joprojām ir diezgan daudz cilvēku, kas varētu pārņemt šī režīma vadību, tāpēc ir svarīgi to uzsvērt. Neskatoties uz to, ka Izraēla un ASV likvidējušas dažus līderus, mēs vēl neesam nopietni mēģinājuši gāzt politisko vadību.
Lielākoties šīm personām ir saistība ar militāro vai izlūkošanas aparātu. Protams, ir leģitīmi mērķi, bet skatoties, kas palicis, daudzi ar reformistiem saistīti cilvēki joprojām ir palikuši. Ir norādes, ka Jeruzaleme vai Vašingtona varētu apsvērt iespēju izmantot kādu no sistēmas iekšienes, iesaistot dažus šos cilvēkus. Nav skaidrs, cik efektīvi tas būtu un vai revolucionārā gvarde to pieļautu. Bet no tiem diviem, ko pieminējāt, mēs runājām par Laridžani, bet arī par Basīdža vadītāju Golānu Rezu Soleimani. Svarīgi viņa likvidēšanā ir tas, ka viņa darbs bija būt par iekšējās drošības izpildītāju. Viss atkarīgs no viņa un viņa kadriem, kuri koordinētu represijas pret protestētājiem. Vēlreiz mēs redzam, ka šis modelis šeit parādās. Jeruzaleme un Vašingtona uzskata, ka jau pietiekami samazinājušas militārās spējas. Tagad mēs redzam, ka viņi pārorientējās uz iekšējiem jautājumiem, tātad tuvāko 1 vai 2 nedēļu laikā, es domāju, mēs redzēsim dažus svarīgus notikumus. Nākamo jautājumu uzdošu vienam ekspertam un vienam žurnālistam, kuri vakar bija klāt un seko šim notikumam. Bija daži ziņojumi par iespējamu ASV un Irānas amatpersonas sarunu norisi. Lai apsēstos, pārunātu notiekošo un rastu risinājumu turpmākai rīcībai. Vai esat dzirdējis, ka tāda iespēja ir? Un no Irānas, kas viņus pārstāvētu, jebkāda veida sarunas, ne tikai ar ASV, bet iespējams arī ar citām reģiona valstīm, citām rietumu valstīm, kas vadītu šo centienu. Mēs runājām, ka politiskā vadība joprojām ir neskarta, tostarp ārlietu ministrs, kurš ir vadījis daudzas no šīm iniciatīvām. Viņam nav tiesību runāt visa režīma vārdā. Viņam jāsaņem norādījumi no citas personas, kā minējāt. Viss atkarīgs no tā, kas to organizē, tāpēc domāju, ka Teherāna vilcinās nopietni iesaistīties diplomātijā. Viņi nav paspējuši apsēsties un apspriest, ko vēlas panākt. Viņi vēlas izbeigt konfliktu. Kādas piekāpšanās viņi piedāvās? Viņi uzskata, ka viņiem ir slepens trumpis. Tātad viņiem patiesībā nebija iespējas izstrādāt stratēģiju un izvērtēt, ko Vašingtona varētu vēlēties, ko Izraela varētu vēlēties. Vai eiropiešiem vispār ir teikšana? Pat miera laikos viņi nekad neved sarunas labticīgi. Baidena administrācijas laikā, pirms kustības Sievietes dzīvība un brīvība 2022. gadā, viņi devās vienā virzienā, bet tas nenesa būtiskus rezultātus. Tāpēc nav svarīgi, vai bija maksimāls spiediens, maksimāla izlīkšana, karš vai pusnakts āmura operācija. Mēs neredzējām nekādas izmaiņas uzvedībā. Mēs neredzējām, ka Teherāna mainītu savu nostāju, tāpēc, jo izolētāki viņi jūtas, jo paranoiskāki viņi kļūst. Un Irānas Islāma Republikai, un tas šeit ir pats svarīgākais, piekāpšanās nozīmē vājumu. Jo vājāki viņi ir, jo mazāk to rādīs. Qualquer sinal de compromisso. Tas sūta nepareizu vēstījumu viņu bruņotajiem spēkiem un demoralizē iedzīvotājus un atbalstītājus Irānā un reģionā. Šobrīd neredzu, par ko viņi varētu vest sarunas. Dažkārt viņi tās ved tikai skata pēc, ka situācija ir mierīga. Šaubos, vai Vašingtona pieņems šo piedāvājumu, jo esam sākuši plašu ofensīvu pret viņu amatpersonām. Kas zina, kurš būs nākamais? Nav jēgas meklēt diplomātiju ar režīmu, ar kuru karojam un kura līderus iznīcinām. Vēlos uzsvērt, ka šis ir tiešraides attēls no Beirūtas, Libānā, nevis no Teherānas vai citām Irānas pilsētām. Pēdējās dienās Beirūtā ir rosīga Izraēlas operācija dēļ. Jonathan, viss mainās tik ātri, tik strauji šeit, ņemot vērā visu šo situāciju. Ja tev būtu jāizsaka pēdējais novērojums skatītājiem par nākamajām 12 vai 24 stundām, kas būtu jāievēro? Viņiem sākas jauns posms pret iekšējo apspiešanu, kas vērsts arī pret cilvēkiem un Irānas Islāma Republikas bruņoto aparātu. Par šīm paralēlajām institūcijām runājot, joprojām ir desmitiem tūkstoši, iespējams pat 100 000 vai vairāk locekļu,
Pieņemsim pat dāsnu aplēsi par to, cik no viņiem ir likvidēti, varbūt apmēram 10 000, kas nav tik nozīmīgi. Tātad tas nenozīmē, ka galvenais kodols ir iznīcināts. Es uzskatu, ka redzam dezertēšanas un pavēlēnu nepakļaušanās pazīmes. Mossads draudēja komandieriem. Ja nepievienosieties kustībai, likvidēsim jūs un tuvākos darbiniekus. Tāpēc tuvākajās dienās vērošu, vai Izraela vairāk koncentrēsies uz hiperlokālu vienību un eskadru vēršanos pret, vai viņi mainīs pieeju, lai panāktu šo cilvēku dezertēšanu, jeb kāda informācija no nodevēja būtu svarīga. Es domāju, šī ir jutīgākā kara fāze kopš 28. februāra. Jonatans Saihs, Irānas programmas analītiskī demokrātija aizsardzības fondā. Paldies par jūsu laiku! Paldies par uzaicinājumu! Protams,